Pusdienlaiku cilvēki kostīmos sāka pulcēties zem Mākslas akadēmijas jumta. Lija lietus un dāmas baidījās pat dažus soļus spērt, lai nesaslipinātu krāšņas garās kleitas, kuras daudzas darināja pašas. Un ne tikai sev, bet arī pārējiem ģimenes locekļiem. Tas ir 1858. gada modelē. Cik ilgi es to tasu, man grūti pateikt, es naktus neskaitīju. Man patika būt Anglijas policistam. Man tāds patika, mēs ar tēti kopā tā domājām arī, lai es būtu Anglijas policists. Pēc reģistrācijas Konana Doila romānu cienītāji devās gājienā pa Rīgas centru. Šerloka Holmsa dzimšanas dienu Rīgā atzīmē jau 3. gadu pēc kārtas. Šogad slavenais izmeklētājs svin jubileju. Viņam paliek 160 gadi. Tika plānots, ka gājienu apsargās kavaleristi no jātnieku policijas, bet viņi negaidīti apslima. Ar zirgiem, paldies Dievam, viss ir kārtībā. Taču pavisam bez apsardzes Šerloka Holmsa cienītāji nepalika. Gājiena pirmās rindas ieņēma viņas majestātes Anglijas karalienes konstebli. Daži Šerloki Holmsi ar saviem kostīmiem burtiski apžilbināja. Семья космических Шерлоков Холмс. Mēs esam kosmisko Šerloku Holmsu un ģimene. Mēs nolaidāmies pie jums. Kostīmi ir no plazmas, protoplazmas. Uz mūsu planētas tāda materiāla ir daudz. Pēc svētkiem mēs drusku atstāsim jūsu planētai. Kā jau mēs zinām, kad sērijas tika filmētas Rīgā, Šerloka Holmsa, man liekas, tas ir ļoti jauks pasākums. Tikai žēl, ka nav sniega, ka ir lietus, bet tā visus aicina savu pasākumu. Ļoti forši, malači. Par Londonas Baker Streetu režisora Igora Maslenikova filmā Šerloka Holmsa un doktora Vatsona piedzīvojumi bija kļuvusi jauna iela Vecrīgā, bet kopumā pasaulē jau ir uzņemtas vairāk nekā 90 filmas par Holmsu. Viena no tām seriāls Kanādā, kur dzīvo diplomāta jaunrodziņa ģimene. Uz Holmsa dzimšanas dienu Rīgā viņi saposās dažu stundu laikā. Pēc seriāla motīviem dzima Mrs. Holmsa, Šerloka Holmsa dēla, diplomāta, kas dzīvo Kanādā, sieva. Vienkārši mēs paņemam, kas mums ir līdzīgs. Jā, un es manam dēlām zvanīju, vai tev nav ko pīpēt. Jā, viņš saka, mama, ko tu dari? Kundze šogad parādījās arī citiem personāžiem, pat Baskervilu suniņu. Tā ir Baskervilu suņa sieva. Nu, viņam taču jābūt sievai. Un es esmu viņas kompanione. Mums svārki vienādi. Organizētāju skatījumā svinību dalībnieki kļuva radošāki. Mazāk Holmsu. Ja droši vien pirms 2 gadiem bija vairāk Holmsu, Vatsonu, bija vairāk tādi klasiski kostīmi, bet šogad vairāk sievietes arī parādīs Leistride, konstebļu daudz. Jau tradicionāli svinību ietvaros notika labāko kostīmu skati, kurā piedalījās vairāk nekā 100 dalībnieku. Tas ir apmēram tikpat, cik pagājuši gadu. Holmsa dzimšanas diena piesaistīja arī daudzu turistu uzmanību. Skirmanta Baļķota, Raids Valters, LNT. Laimes forša diena. Mēs turpinām brokastis. Mēs ļoti gribētu brīvdienu rītos iedvesmot jūs lieliem darbiem, vēl nepiedzīvotiem trakumiem un vienkārši jaukai atpūtai. Jā, un mūsu brokastu kolēģi Agnes ir izpētījusi, kā šodien pat Rīgā jūs varat iznākt no savas mājas un nokļūt pavisam citā laikā. Teju kā aizvadīts vecais gads, bet jaunais kultūras un izklaides dzīvē ielēkšojas īstiem zirga aulēkšiem. Tieši šodien Vecrīgas ielās norisināsies īsta dzimšanas dienas ballīte, kurā piedalīties varēs ik viens garām gājējs. Jubilārs slavenais detektīvs Šerloks Holms, kuram aprit 160 gadi. Nes kāpēc par leģendārā detektīva romāna varoņa svinību vietu izvēlēta tieši Rīga. Mēs atnācām pie tieši Šerloka Holmsa mājas durvīm. Lūk, Mrs. Hudsona, šīs mājas saimniece.
Principā filmā šīs durvis bija līdzīgas, tikai te bija riņķis ar lauvas galvu, ko klauvēt, un te bija restes. Bet principā viss palika tas pats, un lukturs, kas diemžēl nozagts. Bet šodien uz skatuves būs tas slavenais lukturs. Uz reālo Baker Street Londonā vēl ilgi pēc Conan Doyle nāves nākuši vēstules ar lūgumu atrisināt kaut kādu jautājumu vai atrast noziedznieku vai atrast cilvēku. Jo cilvēki ir tiešām domājuši, ka Holmes un Watsons ir reāli cilvēki, kas dzīvo pēc reālas adreses. Kaut gan Conan Doyles nekad nav bijis Rīgā un Holmes arī nav sūtījis uz Rīgu, tomēr 1979. gadā, kad Krievijas režisors Igors Masļņikovs izdomājis ekranizēt vairākus stāstus no Conan Doyla, tad viņš izvēlējās Rīgu, jo Rīga toreiz spēlēja vairāku ārzemju pilsētu tēlus. Tad kā tas var nākties, ka iedomu tēlam tiek svinēta dzimšanas diena, un šī dzimšanas diena tiek svinēta tieši Rīgā? Tieši Rīgā. Mēģinājām uzzināt, vai kaut kādi līdzīgi svētki tiek svinēti Londonā, īstajā Baker Streetā. Tad secinājām, ka nekā līdzīga nav. Arī ik viens no jums šodien vēl var ielikt laika mašīnā, uzlikt galvā katliņu vai vecmodīgu cepuri un doties uz dzimšanas dienas ballīti Vecrīgā.